Es esmu baby dominatrix arī. Tu būsi mana kurpīte. Mīļā. Tu būsi man kurpīte. Kurpīte. Jau ar Šātāk bērniem. sāk justies vienkārši karsts, jo tas nevar. Es jau Jā, droši. no jums tā kā karsts. Droši. Vai jūs zināt, kā nomainīt ūdens skaitītājus? 5 meitenes un Džeks, kas centīsies atrast sev vispiemērotāko. Ar katru raundu priekškars pacelsies arvien augstāk, atklājot mūsu šova dalībnieces. Būs intriga, izbalsošana, naudas balva un, cerams, arī randiņš. Lecam iekšā! Čau taut, man sauc Elvis, man ir 27 gadi. Gan jau kāds man atpazīst kā Coach Elvi, ko es dzīvē nodarbojos, es palīdzu cilvēkiem kļūt spēcīgākiem, atpazīstamākiem, dzirdētākiem. Esmu šeit, laikam jau viens mērķis ir atrast to vienu vienīgo, un dažreiz ir visi paņēmieni pareizie. Vai tu esi uztraucies? Īsti nē, laikam esmu ticis pār tam kameru drudzim. Kāds ir tavs tips, meitenē? Man vairāk velk uz tām slāvētēm, uz tās mūsu latvietēm, gaišajām tādām meitenēm, bet tas ir tikai izskats. Galvenais, kas ir iekšā, kā tev var pavilkt uz āru. Jā. Kādas meitenes tev nepiesaista? Iedomīgs ļoti tādas, kuras uzskata, ka visa pasaule viņām pie kājām, tikai tāpēc, ka viņi ir meiteni. Šobrīd meklē kaut ko nopietnu vai jautru? Jā, un jā. Un ko tu šodien esi paņēmis līdzi? Es šodien esmu paņēmis līdzi savu labāko draugu atbalstu, kas ir bijis ar manī visu dzīves laiku, gandrīz. Nu, viņa visu dzīves laiku, mans jaunākais brālis. Rainers. Kā tu domā, atradīsi viņam meiteni šodien? Man bračkam ļoti augsts standarti, es teikšu tā. Viņš ir daudz kam gājis dzīvē cauri, lai viņš atrastu tādu īstu un vienīgo, būtu tiešām jābūt tādai labai meitenei, tādai labsirdīgai ar pareizām prioritātēm. Bet, ja tomēr šāda meitene būs, es domāju, ka jā, ir iespēja. Ok, labi. Kādas domas pirmās? Domas pirmās? Jā. Nu, ļoti skaisti, tur bišķiņ mistika, tur ir arī Tur kaut kāda. vienai neredzams Neredz vispār, kas mums tur ir. Cheetah print, kas ap kurpītēm? Pāris vārds, jā. Ok, ir augstās, skaidrs. Ir augstās. Labi, sāksim. Tad meitene numur 1 ar baltām kurpēm. Kā tev sauc? Cik tev varbūt gadi? Zinu, ka varbūt nepieklāji jautāt vecam, bet mēs neredzam, jā. Tā, mani sauc Anastasija, man 22 gadi. Ok, labi. Prieks iepazīties, Anastasija. Man arī prieks iepazīties. Meitene numur 2. Mani sauc Sanija, un man arī ir 22 gadi. Labi. Klases biedrenis, ne? Nē, Okay. Meitene numur 3. Patricija 24. Ok, nu, Cheetah print. jā, Jaguars. Jaguars. Man sauc Kate, un man ir 24 gadi. Ok, labi. Un pēdējā meitene? Mani sauc Santa, un man ir vēlie 20. Vēlēja 20. Jā, Ok. Tas var principā būt jebkas. bet vai ir starpība, vai ir 27, 28, piemēram? Kāda starpība? Pilnībā saprotu, nav starpības. Es tajā pašā laivā. Sāksim gan jau pirmo meiteni. Kādas ir tavas attiecības ar sportu? Nu, pieņemsim, tu kaut ko dari sevis labā vai nedari? Es eju uz sporta zāli kaut kādas 3-4 reizes nedēļā. Un agrāk nodarbojos ar volejbolu vēl, bet tagad tikai sporta zāli. Volejbols. Atlētisks. Jā, atletisks meitenes, jā. sports, jā. Ok. Otrā meitene? Otrā meitene? Man ar sportu ir tādas ne īpaši tuvas attiecības uz doto brīdi, bet tas tā uz vasaru. Vasarā es esmu palikusi tāda nedaudz slinkāka saistībā ar sportu, bet ja tas ir sports, tā noteikti ir sporta zāle. Tu sēdi daudz, ne? Nē, darbiņš. Darbiņš jāmēl. Darbiņš jāmīl. Labi, ok. Trešā meitene, lūdzu. Es esmu dejotāja, karsēja meitene un diezgan bieži treniņi, tā kā jā, es esmu sportu ļoti labi pazīstama. Nē, Nē? Tev pārāk daudz. nē. Tad labi. Bet es 2 grupām dejojām basketbolu. Basketbolā? Jā. Te jau tu tādu garēsi. Paga, bet es dejoju basketbolu un es spēlēju basketbolu. Tas rašs. Sorry. My bad. Fokusējumies. My bad. Ok, labi, tu dodamies tālāk uz Jaguāru meiteni. Ok.
Okay, es spēlēju ik pa laikam tenisu kā hobiju, un man patīk iet uz reiviem. Uz reiviem? Jā, Uz reiviem. Tas ir mans sports, es reivoju. Paprasīju, ko viņa reivos dara parasti. Klausies, ko tu reivos parasti dari? Dejoju, ļoti daudz dejoju. Un viss? Jā, kustās. Viņš dzird. Tu bieži uz reiviem? Diezgan, jā. Diezgan? Man Tas patīk. tā kā katru nedēļu? Jā. Nu, Ok, labi. Paprast pēc tam, vai kāda no viņām pīpē. Pēdējā mums meitene, lūdzu. Kā tev ir? Kādas attiecības? Man patīk saglabāt labas attiecības ar sportu. Eju uz sporta zāli, tagad sāku arī dejot. Uz nodarbībām iet, un vasarā man patīk iet uz festivāliem un uz koncertiem un arī dejot. Vai tev kādreiz sanāca uzkrīt, uzpīpēt? Kā tad, lai iziet ārā? Tieši tā arī. Man nepatīk cigaretes. Ko citu? Vispār kaut ko? Tagad jau mums ir salti un viss tas. Tikai šādi tad vasarā paniekojos, bet es nesmēķēju. Ļoti pareizi. Prieks dzirdēt. Ok, tā. Labi. Jā, pirmā meitene ļoti, ļoti zolīta. Balta krāsa. Mans divas mīļākās krāsas balta un melna. Man nekas cits skapī nav, tā kā tas ir ļoti labi. Otrai meitenei melna krāsa. Atkal, nevar nošaut greizi. trešajai meitenei Trešā AirPods. meitene izskatās, ka varbūt ir Bet Summersondā bijusi tikko nesen pat taisnā. Ot izstāst tikko no reiva atnākusi īsti. Atkal mums slēpjās ceturtā meitene. Nu jā, skaisti arī pa zolīdo, ļoti labi. Un pēdējā meitene mums arī no Summersonda. Pozitīvs Summersons ir baigi tuvu kopā. Man liekas, ka tur jau sanāk pāris dienas starpā un jāmoc atkal. Nē, ļoti, man liekas, solīts sadalījums. Es nezinu, man varbūt, kā vīrietim, man patīk, ka meitene uzvilkt augstspēdienas, meitene patīk, ka uzvilkt krosens, aiziet tā, kad viņiem nav kaut kādi kompleksi, ka var uzvilkt augstens un tā. Tā kā ļoti solīts sadalījums. Tur pagaidām neko nevar saprast. Pajautā, vai ir oriģinālās kurpes visām? Viens jautājums jums tā ir, jums visām oriģinālās kurpes ir? Oriģināls. Tas ir brenda cilvēks. Šeit jautā kaut kādas sūdot dalēt. Dizainerītes, jā, vai viņas īstas vai nav īstas? Es Vai jums nav dizainerītes? ieķēru 4 zolēs. Es nezinu, kas tas pa brendu ir, bet gan jau kaut kas ir labs, es nezinu, ir ērtas. Vai kādreiz pirkts kaut kāds kurpes no Temu? Kādreiz ir kāda pirkusi kurpes no Temu? Uz vienu reivi jau var. Uz vienu reivi var. Ok, meita numur 1, tālāk viesim. Kādi tevi pāris zaļie karogi un pāris sarkanie karogi džekājiem? Tā, sāksim laikam ar zaļajiem. Man ir ļoti svarīgi, lai čalis arī iet uz sporta zāli un viņam interesē nodarboties ar sportu. Tad kas vēl varētu būt? Pilnīgi domas pazuda. Tas viss pietiekami labi, paldies. Paldies. Sarkanie karogi noteikti viena no lietām būtu, ja čalis sevi nekopj un nerūpējas par sevi. Vēl lieta man ļoti nepatīk, ja čalis ir tāds pesimistisks, ja cilvēks nevēlētos ģimeni, jo man tas ir ļoti svarīgi. Es vēlos savu ģimeni. Kaut kad nākotnē. Pagaidi, what do you mean? Tas ir arī zaļais karogs, cilvēkam brīva izvēle. Jā, bet tas ir tā priekš manis. Priekš viņas. Jā, ja cilvēks nevēlas ģimeni, tad tas nav cilvēks man. Tā es to domāju. Ļoti, respektam. Ok, labi, un zaļie? Un zaļie karogi noteikti būtu tas, ka cilvēks ir sportisks un viņam patīk kustēties un aktīvi kaut ko darīt. Labi, meitene numur 3. Ļoti foršs atbildes. Mans red flag ir man pēsī ārā čīkstuļi. Un... Es arī tieši tā gribēju teikt.
Bet vairāk, kad sūta miksēts signāls, vai ka nevar izdomāt, ko gribu, vai liek tev minēt, ko kā. Paprasīja Brečkam, kur viņam labāk, kur viņš smēšot. Lai viņš ar pirkstu pienākumu parāda. Lai viņš pieeja pirkstu parāda, randumā prostā, neko nesaka. Tas jūt, tas man nepatīk, ka tas ir tā kā tāds starteris. Man zaļie karogi. Man, protams, man patīk appearances, kad izstāsta labi, ka kopi sevi, bet man patīk tos, ka vīrietis ir kā mans plecs, un es varu justies viņam blakus vāji. Tā kā jā. Viņš skatās, kur viņš smēšos. Ok, labi. Nākamā meitene, lūdzu. Mans zaļais karogs noteikti ir māksliniecisks, radošs. Vai sarkanais? Zaļais. Zaļais. Okay. Zaļais. Okay. Jā, ļoti radošs, māksliniecisks, ieinteresēts mākslā un kultūrā. Man patīk laba gaume. Un arī in touch with his own feelings, ka tiešām nebaidās izpaust savas jūtas, savas emocijas, būt nedaudz soft. Pajautā, kā viņa grib, lai tu izpaud savas emocijas, ja jūs būsiet kopā. Kā tu gribētu, lai es izpaužu savas emocijas? Zini kā, tu nebaidies ik pa laikam arī paraudāt. Tas nav slikti, neviens to nav aizliedzis. Ir aizliedzis. Paskat, Džeks, varbūt ēd frīškas, bet daudz neko nediršās. Kurš? Tavs tēvs? Smagi nopūties, tā kā esi vīlies, nopūties. Ej. Tik tālu mēs neiesim. Bet sarkanais var, galvenais, kā visas meitenes pieminēja, kopt sevi, mazgā matus, mazgā zobus, būs jau viss kārtībā. Ausis tīri. Obligāti. Dzīve nav Ausis nevar būt netīras, tā vienkārši ir... Neievēro manieres. Manieres ir ļoti svarīgi. Pasaki, es nezinu, kādas man ir manieres, bet es māku spēlēt klavieres. Es nezinu, kādas man ir manieres, bet es protu spēlēt klavieres. Tas izklausījās skaisti un arī ir skaisti. Jā. Tā jau meitenes atbildēja ļoti plaši. Varu piebilst to, ka sarkanie karogi varētu būt man personīgi, ja čalim nav vadītāja apliecības. Tas man ir personiski. Vienkārši visu mūžu esmu vadājusi čaļus un gribās, lai arī kāds mani var izvizināt kādreiz. Un... Kādas ar kādiem čaļiem tiecies? To jāvadā čaļi? Tev tādi jaunāki patīk, kas nācās to autoskolā. Ir cilvēki, kuri... Man nav atbildes šo jautājumu. Bet, zaļie karogi pavisam noteikti ir, ja ir labas manieres un ja ir tāda cieņa pret meiteni. Un ir tā vadītāja apliecība, tas ir ļoti liels zaļais karogs. Tas ir labs plus, jā. Jā, tāds ašais jautājums. Vai tu klausies Dreiku? Meiteni, pirmā? Kaut kādas dziesmas ir, bet pārsvarā nē. Nosauc vienu mīļāko. Nav mīļāko. Ok, labi, meiteni numur 2. Man arī tieši tāpat kaut kādas dziesmas ir, kas man ir playlistos, bet tās nav daudz. Ok, tālāk, meiteni numur 3. Dažreiz, kaut kādas atsevišķas dziesmas. Tā kā pirmās divas pateicu, tā arī es laikam. Tāds vecās būks no jaunajām, bet nav tā pilnas. Tas ir tavs viedoklis, tāpēc, ka pirmās divas meitenes tā pateica? Nē, tāpēc, ka šobrīd domāju par savu Spotify playlistu. Ok, gadi. Labi, ok, nākamā meitene. Diemžēl absolūti ne. Alright. Un pēdējā meitene? Nē, neklausos. Es zinu viņu daļradu. Esmu dzirdējusi, bet es neklausos Dreiku tā ikdienā. Ok. Labi. Paldies, meitenes, par atbildēm. Okay. Tev ir kāds favorīts jau izveidojies, vai nē? Zini kā, ja godīgi pagaidām nē. Viņš ļoti vienādā pagaidām spēlē. Jūs varat savā starpā izdiskutēt, un jums jāizbalso viena no vieniem. Ok. Protams, nekas personīgs, jo mēs, protams, neko tik dziļi neredzam, nedzirdam.
Meitene numur 5. Pēdējā meitene. Tīri laikam dēļ Dreika. Jā. O, čau. Čau. Man žēl, ja godīgi. Nekā darīja. Labi izties. Čau. Tu vēl neej prom, mēs Arī tev labi vēl. izties. Pasaki, bet tu biji diezgan normāls variants, labs variants. Tu biji diezgan normāls variants. Nu labi, labs variants. Labi, es pārteicos labs variants. Es tā dažreiz kaut ko izspļauju, bet es nedomāju. Sveiki atpakaļ. Nu, man pa manai gaumē. Tā, uzreiz sāc ar to, ka jātais ir 360. Jā, sāksim, zini, ar ko īstenībā labāk saprast. Tagad jau tā, sāksim ar 360. Kad meitene pa vieniem varbūt apgriežās? Vieno žēl. Meitene numur 1. Ok, labi. Var arī. Ok, var arī ātrāk, mēs tā baigi nelupījam. Es aizskaīšu pa zem. Vajadzēja bišķi augstākie. Vajadzēja bišķi augstāk. Tur baigā skaņa tik. Tur enerģija bija. Tur enerģija bija. Lai viņi paceļ bišķiņ kleitiņu. Lai viņi bišķi paceļ kleitiņu, paspēlējas. Super. Jā. Klausies, pārējām meitenēm čučus vairāk redz, bet tu tā mazāk ieintriģēji. Tu vari bišķiņ pacelt to kleitu? Kas ir? Tīri interesanti. Neko vairāk. Victorian like pot. Nē, bišķiņ fetiši ir, jā. Nē, skatries. Tas ir viss? Jā. Pasaki, ka tev patīk skatīties uz kājām. Vienkārši patīk skatīties uz kājām. Kas tev patīk? Tev ir kāju fetiši? Nē. I mean... What is food fetish? Ja esi no otras puses tagad, kāds ir tavs kings? Ārā ir tik karsti. Man tās slāps. Es tev pilnībā piekrītu. Es tev ūdeni iedošu. Lūdzu. Man likās, tu esi izslāpusi. Ja arī tu esi izslāpis pēc jauniem piedzīvojumiem ar savu otru pusīti, yes, ir īstā vieta tev. Nāc ciemos Čaka iela 39A, kur jaukais personāls palīdzēs tev izvēlēties vispiemērotāko. Vai arī, ja mazliet kautrējies, droši iečko yes internetu veikalu. Mans kings. Es esmu king pozitīva, bet es esmu kā baby dominatrix arī. Tāpēc es pēdējais klubā strādāju kā dominatrix. Brīvajā laikā kā hobijs. Tā kā tev džekam jābāž ābols mutē un... Nē, nu vienkārši es cilvēkus. Tev garšo ābolu, man ļoti garšo ābolu. Leju sveces virsū, bišķīt pamoku. Tagad tu nopietni? Pilnīgi nopietni. Nē, nu... Kur tā darba atrada? Tas ir tā sitēdienē, bet zinu, pa ko viņi runā. Es esmu vienkārši uz tu king komunai. Tā kā, jā. Wow, kas te atklājās? Ļoti labs jautājums, man liekas. Būs par ko parunāt. Labi, meitene numur 3 no Otgala, jā. Tev kings. Šā mērā. Man liekas, man nav nekāda baigo kinga, tā kā es esmu diezgan basic tādā ziņā, bet man nav pretenzijas, ja otram ir kingi kaut kāda, bet saprāta robežās. Nu, es esmu open-minded, bet, robežām. Labi, tālāk. Jā, es varu pateikt tieši to pašu. Man nav nekādu tādu kinku, bet, es esmu atvērta visu kaut kam, ja kā otram cilvēkam kaut kas patīk, tad par to var padomāt. Ok, labi. Tā kā jā un neatbild. Ok, pirmā meitene. Jā, es laikam piekritīšu, ja kaut ko mēģināt grib kopā jaunu, tad jau... Ir otrdienās uz Hell Dungeon. Pagaid, uz kurienes? Hell Dungeon? Uz Hell Dungeon, tas jā. Ir ir iepazīšanās dienas, atvērtās durvis. Atvērtās durvdienas. Cik tu gadus jau to nodarbojies? Nav daudz. Bet tu nespriedīsi pēc tās noslēgtās kleitas, ka tev ir tāds darbs, tāda aizraušanās? Tas nav patstāvīgais darbs. Tā ir tava aizraušanās? Jā. Vēl viens jautājums. Es dzirdēju pēc tām vērtībām, nevienai neinteresē geļiks un all that. Ok? Tas ir bonus. Kas? Kurš to teica?
Okay. Tas Cik ir svarīgs bonus, ir, bet cik tā svarīgs nav ir tas bāze. bonus? Cik svarīgs ir tas bonus? Es saku, ka tas ir bonus. Bonus vienmēr patīkam. Bet tā kā viņam nav obligāti jābūt. Bet tas nav tas bonus, ko tu sagaidīji. Kādā ziņā? Nē, tas nav, viņam nav obligāti jābūt, bet vienkārši viņš ir patīkam. Okay. Ko jūs varētu, piemēram, manam brālim piedāvāt no sevis? Paprasīju, vai viņas varētu vispār izturēt jūs abus, tevi un brāčku? Viņa dzīvē. Vai jūs tāds iestarpinājums, jūs varētu mūs abus izturēt, tā kā, nu... Kādā ziņā izturēt? Please specify. Ne tādā ziņā, vienkārši mēs esam ļoti tuvu ģimenē, tā kā, ja jūs pieņemat manu brāli, jums būs jāpieņem arī man, bet... Vice versa, jā. Bet, jā, tas vairāk pie pirmā jautājuma, ko jūs varētu no savas puses iedot manam brālim, lai viņš tieši kādu no jums izvēlētos? Nekad nebūs garlaicīgi un vienmēr labi paēdīs. Ābola garšā, jā. Ar mums nekad nav garlaicīgi, Mums nekad nav garlaicīgi, tas jau... Man patīk, ka katru reizi viņš izstāsta, ka spiegs kaut kāds izstāstās. Pašlai... Tas ir tāds bare minimum, bet labi, okei. Ābola garšā, okei, nu labi. Es neteicu neko par āboliem. Es teicu. Nu, ja no manas puses arī viss sakrist, tad teorētiski mēs esam labākie draugi uz dzīvi. Un tad no turienes arī visu veidojam. Draugi? Labākie draugi. Nu, tāpēc, ka es uzskatu, ka jābūt gan labākiem draugiem, gan tā kā partneriem. Es uzskatu, ka tas ir roku rokā, ja jūs nevarat būt gan kā labākie draugi, gan attiecībās, tad tas viss var sabrukt. Tālāk. Es domāju, ka es varētu attiecībās dot pirmkārt 100% lojalitāti. Ļoti daudz mīlestības, jo es zinu, ka man tās ir ļoti, ļoti daudz iekšienē, un ja cilvēks spēj man dot arī pretī tikpat daudz, cik es dodu viņam, tad viss ir superīgi. Arī es uzskatu, ka, ja attiecībās tu esi, tad jums ir kaut kādā ziņā jābūt arī labākiem draugiem. Ok, labi. Un pirmā mūsu meitene. Tā, visnozīmīgākais būs tas, ka došu ļoti daudz mīlestības un savas uzmanības, jo esmu tas cilvēks, kas tiešām ļoti daudz ko ieliek iekšā attiecībās. Un kā papildinājums, tāds bonusiņš, kā būtu labi paēdis un vienmēr būtu kārtība, jo pašai patīk, kad ir viss sakārtots, tad... Es esmu ļoti kārtīgs. Un, jā, kaut kā tā. Es esmu ļoti kārtīgs, tā kā tas tavu vārdu manā ausī, tas ir... Ļoti, vēl. Es esmu ļoti kārtīgs. Vai tev jau tagad varbūt ir izveidojis kādu favorītu meiteni? Lai pēc šitā visa pasaka katrs savu joku. Īstenībā vēl mazs viens jautājums. Ne jautājums, bet vienkārši mēs te nopietni aizgājām. Pasaki joku. Pasaki kaut joku vienkārši. Pirmā meitene aiziet. Es nezinu. Pirmā meitene nebūs. Otrā meitene? Es nevaru tavus pasūtījumu joku uztaisīt tev. Un es kā otrā laikā varu piekrist. Bet ar mani jautri vēl. Es varbūt nevaru pateikt klasiski joku no avīzes, bet vismaz būs ar mani jautri. Ikdienā. Tā viņas izsaka. No avīzes pirmais, kas ienāk prātā, ir nāriņš pagatā, bet tā tehniski man ir atjautības jautājums. Kurā pusē ir krūzai osiņa? Man tā kā būtu jābūt ekspertam, bet tas, jo man garšo kafiju. Bet jā, kā... Kurā pusē? Labajā pusē. Nav pareizi. Okay, nē, tas nāriņš pagatā, tas bija, jā. Tas bija kaut kas, vai ne? Un kur bija tas punchlines tajā krūzes? Nē, tas bija atjautības uzdevums. Tas bija atjautības uzdevums? Jā. Uz kur pusi ir? Ārpusē. Ārpusē. Tas ir funny. Wow. Tas bija tas tāds kaini smieklīgs. Tāds, haha, lūdzu. Jā. Joks bija, es nedzirdu, ka kāds smietos. Nu, skaidrs. Man viņš pats nebija gan. Nebija baigi smieklīgi. Nebija baigi smieklīgi, bet Sorry. Man bija ļoti smieklīgi. Bet vismaz kaut kas. Mēģināja, vismaz kaut kas, vismaz jā, protams. Tagad tu neizbalsos meiteni, izbalsos mūsu dīvainu eksperti. Jums ir jāizvēlās tagad, Džeki.
Izbalso to, kurai nebija smieklīgs joks absolūti vispār. Nebija smieklīgs joks. Divāni eksperti runājuši. Un es piekrītu, ja aizbalso meiteni, kurai nebija galīgi smieklīgs joks. Viņai bija laiks padomāt, un viņa nepadomāja. Līdz ar to meiteni numur 3. Es? Jā, piedod atvaino. Es domāju, ka man izbalsoju. Okay. Čau. Sveiki. Es nezinu, Džeki. Treners. Patricija. Varbūt es domāju, ka nožēlošu, bet jā. It's fine, your loss. Jā. Damn. Hair loss. Kad saki, Anai bija īstenībā smieklīgs, ej atpakaļ. Nē, īstenībā, pagaid, tas ir smieklīgi. Nē, atpakaļ, māc ap. Ok. Wow, Viva. Nē, tagad jau uzskatāmāk visu redzēt jau ļoti izolīti. Labi. Vai tev patīk, ja meitenes šādi ģērbjās, vai tev kaut kāds cits stils labāk patīk? Nē, sievišķīgi ļoti. Jā, man patīk sievišķīgas sievietes, meitenes. Noteikti. Visas 3 ļoti savādāk apģērbušās. Citādāk, jā. Visām 3 katrs savs, tā kā. Nē, tas ir ļoti interesants, ļoti labi katrai savu personību un savus, tā kā tas ir ļoti foršs, grūtāk man. Davai, tad tāds jautājums, meita numur 1, tiem tālāk, kāds ir tavs ideālais randiņš? Man liekas, ka tas varētu būt pie jūras saulrietā, jo man tiešām ļoti patīk pastaigāties gar jūru, kad ir saulriets. Un jā, paņemt kaut ko līdzi, plēdiņus un sēdēt, runāt, skatīties saulrietu un jā, kaut kā tā. Ļoti zolīti, labi. Meita numur 2. Ideālais randiņš noteikti būs tas, kurā var runāties un uzturēt to sarunu. Tas nozīmē, ka kino tas nebūs, jo tu aizēji uz kino un skaties filmu, tāpēc tas labāk būs pastaiga kāda. Man ļoti patīk būt pie dabas, būt pie jūras, jebkuros laikapstākļos. Man patīk tava daba. Pastaigas laikā var ļoti ideāli veicināt un komunicēt un veicināt sarunas. Tā kā es domāju, pastaiga. Vai tā pati jūra, jā, saulrietā ar kādu garšīgu dzērienu, ēdienu un ar ļoti jaukām sarunām būtu superīgi. Jā, man patīk tavu dabu. Nepareizajā momentā. Es pat viņš pareizajā mirklī pateica. Labi, meita, jāgvārst. Jāgvārst. Klasiski, jau, protams, aiziet kaut kur uz kādu pārčiku, kaut ko, bet, interesantāk būtu kokteļu meistarklasa, vīna degustācija. Sapņu kokteļu vai kolonu vairāk? Kā tu vēlies, mīļumiņa? Nē, kā tu vēlies, es jau zinu, ko es vēlos. Es tiešām, tā kā mans sapņu, tāds pirmais randiņš, iet bungee jumpingā pa pliko. Wow. Kā, ok. Jā, tur kaut kas ir, jā. Kāds ir tev ideālais randiņš? Tas nozīmē, ka citu vīrieši redzēs viņu pliku. Jā. Kāds būtu mīļvārdiņš mums attiecībās? Kāds būtu mīļvārdiņš mums? To otru cilvēku, pofīgi, es visi cits meitenes redzēs, kāds ir puika pliks, Tas tā, bet kāds tev būtu mīļvārdiņš man, ja mēs būtu attiecībās? Es tik saprast tavu personality. Ja tu esi smukāks par pērtiķi, tad varētu kaut ko mīlīgi izdomāt. Ok. Smukāks par ko? Pērtiķi. Labi, izskatām baigā nozīme nav, es neesmu tik izvēlīga, bet, mīļvārdiņš saulīte, Saulīte? Kumosiņš. Tas mans. Nē. Čūpītis, čabulītis. Tu būsi mana kurpīte. Mīļā. Tu būsi man kurpīte. Kurpīte. Mīļā kurpīte. Tu man zābeciņš. Tu mans mīļais zābeciņš. What the fuck? Es jau atnācu šo šotu, pēc ka pirmais, ko tu redzi, ir kurpis. Nē, nesjaukā. Visas pareizās atbildes te ir. Kā tikt no sūdīga randiņa vaļā? Kā tu izies no sūdīga randiņa ārā? Ko jūs domājat, ja es uztatuvētu jūsu vārdu? Kā tu uzraksti draugam kādam, lai piezvana un saka, ka ir ārkārtas situācija un tev ir fiks jāsaka? Tu piemēram, Džeks randiņā pasaka, es
Tu man jau patīc. Tā kā man daudz tetu žau, kā to sauc, uztveršu savu vārdu manas rokas. Ko tu par to domā? Tas bija slūdis. Labi, bet tu redzēji, kā viņš izgāja. Droši tetovē pats staigās ar tādu. Nedomāt, ka viņš bija red flag, viņam ir kaut kas Nu, ir ķerts, labi, bet tas nenozīmē, ka es ar viņu satikšos, lai uztetovē un pēc tam man dārg. Man patīk tādi ķertie, jā. Labi, kā otrā meitene tiks prom no randiņa, kas ir pilnībā neizdevies, un tu negribi tur pavadīt ne sekundi. Es domāju, ka man paralēli ietu sarakstu ar draudzeni. Oh my god. Kāds saraksts ar draudzeni? Kāpēc jāsarakstās ar draudzeni? Lai izglābtu? Jā, viņi ķipa pareizi. Un mēs kopā izdomātu, ko darīt. Es noteikti pateiktu, ka man kaut kur ir jābūt. Noteikti nāktos samalot. Klasika. Labi, pirmā meitene. Laikam tieši tas pats. Jo ir bijuši gadījumi, kad raksta draudzenei, uzzvani man lūdzu, man jābēg. Esat kādreiz uz operu bijušas? Vai kaut kādas darīšanas jāizdomā, man tur jābrauc. Jā. Jūs esat uz operu bijuši kādreiz? Jā. Man patīk opera. Man patīk opera. Mīlu. Man nereāli patīk opera. Tā kā nereāli. Padzied mazliet tur. Figaro. Es varētu katru vakaru iet. Ja tev būtu jāizvēlās opera vai balets? Opera jau man traucē kaut kas starp kājām, liet baletu dragāt. Bet Sole Mio man vienkārši es nevaru. Spalgāks. Sole Mio. Ja es varētu, es dziedātu tik spalgi, kā viņi dzied, bet vienkārši es nevaru, un tāpēc es eju klausīties, un es kaifoju vienkārši. Tas ir ļoti labi, ka jums patīk opera. Opera būtu forši aiziet, piemēram, otrā randiņā, kā jums likās? Pilnīgi noteikti. Varētu, jā. Kad viss jau izrunāts, vai ne, viss jau saprasts. Tāpēc es pēdējā laikā pārgāju smago metālu un sācu tā. Turpinājumu vajadzētu kaut Padrinkot zini kā, pēc, jā. Bet zini kā, es nezinu. Debriefings pēc tam. Es smago metālu pārgāju, tāpēc, ka man ir viens vai otrs, man opera mierīgs un viss metāls. Mēs arī uz metālu koncertētu aizšot. Es viņam brāņškis, tas nevar notiek. Jā, kā vēl? Jā, visas par. Bet rīktī būtu jāmoc mošpitā. Nē, nav mošpitā, nē, bet es... Bet rīktī tā... Man patīk, jā. Uz depiņa. Kas tas pa? Tipa... Vienkārši normāli. Kas ir depiņš? Depo? Pagaid, ko depo darīt? Depo klubs. Depo klubs? Vecrīgā. Izglītojot, lai es domāju, depo, ja es domāju, tas Ikea labāk, ja uz depo. Uz klubs depo Vecrīgā. Tur jābūt ir arī ar kaut kādām pretī Ozī pabam. Ok. Kādas jūs domas par to, ka, mēs to beigsim, es tev izvēlēšos, mēs nolaidīsim pēc šitā normāls, pēc pirmā, satikšanās reizes. Nolaidīsim? Nolaidīsim, jā. Nolaidīsim ko? Ko nolaidīsim? Tas divs mans. Priekškaru nolaist vai ko? Mēs aiziesim uz randiņu, protams, pirms. Priekš manis tas nav, tā. Es negribētu pēc pirmā randiņa vienkārši iet jādavai. Jā, es piekrītu. Es nevarētu pārgulēt ar cilvēku pirmajā randiņā. Es uzskatu, ja man patīk cilvēks, un ja es jūtos brīvi, cilvēku klātbūtnē un attiecīgais personāžs arī jūtās brīvi un forši un viss cukurā, tad tu seko savai intuīcijai un vaibam, bet tas ka es aizēju uz tevi uz randiņu, es varu runāt nemāku. Ja es ar tevi aizēju uz randiņu, tas nenozīmē, ka man gribās ar tevi uzreiz bučoties vai pārgulēt. Es varu būt randiņā ar tevi, tas nenozīmē, ka tu man... Bet tajā pašā laikā man ir tāds, mēs varam iet vienkārši tāpat tās pastaigāties. Uzprasi, ko viņa domāt par pirmo randiņu Hesburgerā. Kāds vibes? Nē, viņi jau teica, ja patīk, ja cukurā viss, tad jau nav jābēg no randiņa, jāiet dziļāk. Neies jau mājās tagad. Klausies, pieņemsim, ko tu teiksi par pirmo randiņu, ja? Džeks galīgi nav padomājis, bet ļoti forši, jā. Hesītī. Hesītis nav mana mīļākā vieta. Maķītis labāk? Maķītis dar, jā? Parapapapā, Hesburger.
Nē, tas ir maķītis. Maķītis ir labāk, maķītis ir labāk. Es parasti ņemu vislētāko komplektu iespējamo. Es nezinu. Viņš nomira. Es parasti vienkārši ņemu vislētāko komplektu ņemu un tur tie priekškas tik mazi ir, kad es pat nedabūju pagaršot. Viņš to happy meal parasti ņem. Nē, tas tāpēc, ka diētai. Tāpēc, ka lētāko komplektu būs mazāk. Jums kādai ir bail no tumsas? Jums ir bail no tumsas? Jā, nu tā, brīžiem. Jā. Nu tad nav baigi labi, jo man arī ir bail. Tev ir bail no tumsas? Nē, es saku, baigi nav labi, tāpēc man arī bail no tumsas. Ko mēs darīsim, es nezinu. Jūs skatāties Džekam, jā? Nu tagad attiecībās ļoti labi var izmērīt. Džeks piesako vēl meitenēm vai laiko citām meitenēm bildes. Vai tā ir greizsirdība vai nē? Kādas jūs esat attiecībās? Greizsirdīgs, nē? Ja sāku sekot kādām meitenēm un laikot, laiks aizdomāties. Manuprāt, nezinu. Priekš manis tas nav normāli. Ja tu esi attiecībās un tu sāc laikot bildes un pēc tam beigās, vienkārši man ir bijusi pieredze tāda, ka tur sāk laikot bildes, pēc tam no citām meitenēm uzzini, ka viņš tur viņām raksta un tam līdzīgs. Un tāpēc, jā, priekš manis tas nav normāli un, jā. Ja gribi laiko, ja gribi saraksties, sako, ko tu dari, ko tu vēlies. Ja tu pievērst man pietiekami daudz uzmanības, un man nebūs iebildumu. Tagad būs trešā izbalsošana, bet atkal tu neizbalsosi. Tu to uzticēsi savam brālim. Viņš pats izvēlās, izdomā, tu viņam nevari teikt neko priekšā. Es atvainojos, bet leopards. Diemžēl leopards. Čau. Čau. Nu ne jau tevi. Man izbēle tā nebija. Nekas. Bet jā. Viss kārtībā. Līdz kādām sadzīsies. Aizies un gribu redzēt tavu klubiņu. Ne tikai intereses pēc, ne jau tas man interesē, jā, bet vienkārši intereses pēc pastīties, kas tā var. Vai pēc izskata Džeks ir jūsu tips vai nē? It kā jā. Varbūt pakomentēt viņas stilu, vai jums patīk vai nē, vai jums patīk kā citādāk čaļi ģērbjās? Man apmierina šāds stils. Jā, diezgan labi. Jā, patīk, ka ir tetovējums. Jā, bet es noteikti nespriestu pēc cilvēka izskata. Es noteikti vēlētos iepazīties tālāk, lai es saprastu, kāds viņš ir. Un līdz šim, cik jūs esat runājuši ar viņu un viņa arī brāli, kādas ir jūsu domas? Patīk, nepatīk, kaut kādi sarkanie karogi varbūt jau ir? Nē, it kā sarkani karogi nav, bet bišķīt nepietiekami, lai saprast, kāds ir vispār cilvēks, gribās bišķīt ilgāk parunāt pa visādām tēmām. Man patīk tas, ka es dzirdēju, ka patīk daba. Tas ir tas, ko es atcerējos, kas man nepatikās. Ok, nice. Džeki, jūs varat ņemt nost apsējus. Nav tas, ko es gaidīju. Paska, var apakaļ uzbūt. Bet wow! Nav tas, ko es gaidīju, bet ir labāk. Wow. Nē, ļoti simpātisks meitenes. Jā. Jānofokusējās uz vienu un uz otru. Jā, ļoti simpātisks meitenes. Uzvārds atpakaļ to melno. Pasaka, wow, jūs esat tik skaistas, es nevaru to skatīties to. Pirmkārt, es gribētu uzzināt, cik ir gadi. Tur man vienkārši labāk klausos, kad es neredzu. Es vēlos vecumu uzzināt. Man vecumu? Jā. Nu, kā tev liekas? Es pateikšu, vienkārši visiem prasu. Es 25. 25. 26. Tā patīk labāk skatīties jums, labāk noņem. Man 27. 27, ok. Jā. Tas ir tāds cienījums vecums, man liekas, jūs esat bišķi jaunāks, tā kā. Tas jau, man liekas, meitenei patīk bišķi vecāk Džeki, man liekas, vai ne?
publika piekritīs. Tev ir māsa, brāļi? Man ir māsa. Kāds Man ir arī attiecības? brālis. Man ir ļoti labas attiecības ar māsu. Man vecākā māsa, es esmu vidējā māsa. Man ar vecāko māsu ir ļoti labas attiecības. Mēs principā esam kā labākās draudzenes. Vai jūs zināt, kā nomainīt ūdens skaitītājus? Okay. Bet tā viss superīgi. Es ļoti mīlu viņus. Es zinu, kā nomainīt ūdens skaitītājs? Nē. Nē. Es arī nezinu. Noderīgs. Es arī nezinu. Tas ir pilnīgs randoms. Labi, tas ir randoms vienkārši. Es peldu kaut kur dažreiz. Komplimentē viņas nereāli labas komplimentē. Viss, kas tev viņās patīk. Bet nē, tu esi ļoti skaists. Paldies. Jums ģimenē labi gēni gan jau. Jā. Māsas arī viss skaists. Mamma arī, ja? Visi skaisti. Super. Nu. Bet jā, ot tāds svarīgs jautājums, īstenībā, kas ļoti noteicošais. Divi jautājumi vienā. Kā jūs definētu success, kad cilvēks ir pašpietiekams, kaut ko sasniedzis, un kur jūs gribat būt pēc 5 gadiem? Es domāju, ja cilvēks ir pašpietiekams un viņš ir, kā tu teici, successful? Dari tā virini krēklu, tev nereāli karsts. Parāda to. Tipa karsts. Un kā tu definē, ka tu esi veiksmīgs, successful, kaut ko sasniedzis? Kas ir tavs tas? Pēc 5 gadiem. Pēc 5 gadiem man būs 27. Es noteikti vēlētos sev jau attiecības un iespējams jau bērnu, vismaz vienu. Jā, lai novelk kurpes. Piedos pateikšu. Pagaid. Jā, viss laukas seja, viss laukas. Jūs esat tik karstas, man karsts ir. Snībā. Bet tas ir man karsts paliek no tā, tāpēc, ka tev ir kaut kāds mēģis tos ģimeni, pie kā man... Petra grib. Kā sāki pa kurpē? Es vēlētos savu manikīra studiju pēc 5 gadiem. Super. Ja jums abām ir līdzīga īpašība, tā kā es nešķoju teikt vēl, bet jūs ļoti karsts. Tā ļoti forša atbilde, skaista atbilde. Un kā tevīm? Tā, laikam arī attīstīt savu hobiju. Riktīgi paverini kreklu, tev karsts. Paverini kreklu. Un gribētos pārvākties varbūt. Bija domas pārvākties uz ārzemēm un tur kaut ko. Tas kārtībā. Kad ir īstais brīdis novelc apavus un pasaka, ka ir riktīgi karsts. Nevilks apavu. Saistībā ar savu hobiju tālāk. Jā, gribētos jau tiešām līdz tam laikam ģimeni. Pa bērniem nezinu, bet ģimeni noteikti gribētu. Bērniem ne? Es nesaku nē. Okay. Vienkārši nezinu, tas jau arī nav atkarīgs no vecuma. Tev tur ir 25 un tev neviens nesaka, ka obligāti jābūt jau ar bērniem. Šātāk sāk justies vienkārši karsts, jo tas nevar. Jā, droši. No jums tā kā karsts. Droši. Man nedēļas šo kapos. Ģimene tad jau... 10 bērni būtu ok? Man nezinu. Pieeja pasmaržo viņas abas, pakomplimentē viņas, kā viņas smaržo pieeja. Tāds varbūt privāts jautājums, bet mēs tā kā jau runājam, es tā baigi tā, es varu jūs pasmaržot? Jā? Ok. Ļoti forši. Old Spice. Rīktīgi kaifo, nereāli kaifo. Nē, ļoti. Tā kā nav Old Spice, bet... Paldies. Jums ir atšķirīgs smaržs, tas ir labi. Mēs vienās drogās iepirkušies vai Douglasā. Arī vēl viens tāds jautājums vēl uz priekšu ejot. Kas ir, pieņemsim, jūsu elks atkal? Karsts palika. Pasaka, tev tomēr vēsi uzvelc kurpes? Man noteikti nav elka. Tagad, ja es tā aizdomājos, es nevaru iedomāties nevienu, kas ir tāds... Augst palika viši. Tāds cilvēks, uz kuru es skatos, un man ir tāds, jā, es gribu būt tāds kā viņi, vai... Tētis, mamma, māsa. Brālis. Nē.
Mums katram ir sava dzīve, mums katram ir savas intereses, un manas intereses ir savādākas kā manai māsai, vai otrai māsai, vai mammai, vai tētim, tāpēc... Pajautā, vai viņas tic astroloģijai? Es iestapināšu, kāds jums zodieks ir? Jūs ticat astroloģijai? Vēžis. Vēzis? Jā. Es esmu vērsis. Vērsis. Pēc viņu atbildes pienāca pie vienas no viņām, skatījās acīs un pasaka viņas nākotni. Vai tu tiešām esi vērsis? Jā. Atcer acis plašāk. Tu guli gan arī. Nē, toču vērsis. Davai. Tuvāk, acīs, tuvāk, riktīgi. Pēc kāda to spried? Pēc acīm? Es esmu astrologs, vienkārši hobijs man ir. Tev? Nē, viņš nav astrologs. Es lasu nākotni. Jā. Viņš tā kā jau zina. Viņš var iestīties. Tu redzi man nākotni. Līdz pat 10 gadiem. Vai kādu no jums nākotnē redz mani? Labi, es paskatījos jums acīs. Un es redzu nākotni. Kādu jūs redz mani? Jūs nākotnē? Labi, es paskatījos. Par to ir daudz prātu spriest. Okay. Man nav tāda spēja paskatīties tavā acīs un pateikt. Nav tāds klikšķis reiz nav, jā? Visiem nav tādas spējas kā tev. Jā, tieši tā. Tas labāk zinu. Tava mīļākā bērnības atmiņa, kas tagad iekrīt galvā. Viena atmiņa. Tās noteikti ir vasaras kopā ar māsu, mazāko pie tēta. Mūsu laukos. Mums tur ir ezers un pļavas un daba. Un es ļoti labi atceros, kā skolas beigās 31. augustā mēs braucām uz turieni, pavadījām visu vasaru, pirtis, peļķes, dubļi, baseini. Man patīk peļķēs mērcēties. Un viss, ko var iedomāties, vienkārši... Ar patīk peļķēs mērcēties. Un tad vasaras beigās atpakaļ, un tās noteikti ir... Nezinu. Vasaras. Super. Tev? Tas varētu būt, kas tieši pirmais iekrīt labākais ceļojums, kas man bija ar ģimeni kopā. Mēs braucām ar mašīnu. Ar kādu mašīnu? Kādu mašīnu braucāt? Mēs tur staigājām pa pilsētu un visu kaut ko. Kādu mašīnu braucāt? Mammas mašīnu. Mammas? Jā. Kāda marka? Bija Audi. Kāda marka? Marka zini? Tagad? Vispār, jā. Tagad zinu. Man svarīgi ir zināt. Viņai tagad Hyundai. Cik tev labi atmiņas vienkārši pārdod? Nē, tā kā jūs braucāt. Audi bija. Audi? Audi A3. Ui, man patīk Audi. Pēc Audi? Nē, es teicu Audi. Man patīk Audi. Bet tad labi, tad pēdējais jautājums, tad visi beidzam šito, jā? Ananās pīcis, jā vai nē? Jā. Mums ir uzvarētāji, jā. Ok, tu esi veicis savu izvēli. Tavu dāmu. Es esmu veicis savu izvēli. Ok, tad tev būs jāpasaka, kuru meiteni tu izbalso. Labi, tā kā nebija godīgs, man liekas, tas pēdējais jautājums, gluži nevarētu vērtēt pēc kaut kādas pīcis, jo es varu parādīt labu pīcis ar ananāsiem, jā. Bet, jā, es izbalsošu Niks personīgs meiteni numur 1. Es esmu vienkārši mana meitene numur 2, kā bija labāks man saikne. Ne pēc astroloģijas, bet jā, vienkārši. Pastāstiet, kādas sajūtas. Kā notika izvēlēšanās process? Tātad. Caur krūmiem, caur ēkšķiem. Notika jau pats, gan jau, kas zina. Kas ir varbūt kaut kas tev, kas spilgtāk atmiņā palika no Elvi teiktā? Kas tev tā kā uzrunāja? Šis tā kā, man liekas, forši. Noteikti. Es jau, man liekas, teicu par to dabu un par ģimeni. Es dzirdēju, ka viņam tās arī ir svarīgas lietas. Tas ir noteikti tas, kas man iekrita prātā. Labs ir. Kā tad tur īsti ir? Negribu baigi pārforsēt, bet būs kaut kāds randiņš vai? Es kā vīrietis uzņemšos, tu atbildi pirmais. Es teikšu, kad jā, no manas puses jā. Es piekrītu. Es aizietu randiņā. Tad jūs jau piekrīt? Jā. Ok. Pagaid, mēs jau mazo aplausu. Kas ir smaidīgi, forši izstāst. Labi, tātad. Man rokās ir šobrīd 2 aploksnes. Vienā ir naudas balva, otrā nav. Jums kā pārim jāizvēlās,
kurš ņems kuru aploksni. Uzvarētājiem būs iespēja izvēlēties, vai paturēt visu naudas balvu, vai to sadalīt ar otru cilvēku. Izvēlēties, kurš nāk pirmais, kurš ņem kuru? Dāma, Okay. Dāma pirmā. Labi, lūdzu. Jā. Varbūt kaut kā vajag sajust. Ne? Širājies. Labi, labs ir. Okay. Kas tu man paliek, ja? Labi. Mēs varam vērt vaļā? Jā, vērt vaļā. 3, 2, 1. Tadā. Ok, labs ir. Tev ir iespēja tātad, jūs tik ļoti par tādām sirsnīgām tēmām, par tik jaukām lietām runājāt. Tagad tad īstais pārbaudījums, vai tu vēlies Relvi dalīt uz pusēm šo, vai uzņemties pati? Mums ir lietas, kas mums sakrīt, un es domāju, ka būtu tikai ļoti jauki, ja mēs šo summu sadalītu. Un varbūt mēs varētu tos viņus salikt kopā, un tad mēs dotos randiņā un iztērētu šo naudiņu. Šī naudiņa paliks tev, jo es aiziesim randiņu par manu naudiņu. Tā tev ir smukumam, matiem, nagiem, viss tā tālāk. Jā, Džeki? Tā kā tā. Tā mēs darām. Damn, ok, visi cieņi, paldies skatījāties. Let's get it! Aiziet! Tā mēs to darām. Paldies, skatījāties, un līdz nākamajam video. Good? Jā?